tur notiek? Kas tur notiek? Aiztekās! Kur ir jūs ovācijas? Degošs cilvēks! Degošs cilvēks! Baigais vējš! Nē, tur nevien iekšā! Slēmēji nost! Pārfilmēts! Pārfilmēts! Nu, šodien mēs vērojam vairāk visādas triks uz močiem. Pasaulē moču triki ir pieprasīti. Jā, ļoti pieprasīti. Ļoti populāri triki pēdējā laikā ir tieši stunt ridings un moto freestyles. Tie ir ļoti populāri triki šobrīd. Es atceros, ka kādreiz iznāca tā filma Neiespējamā misija. Pirmajā daļā atcerieties uz pirmo reizi to stopiju rādīja. Es atceros, ka puiši runāja. Tā ir datorgrafika. Šodien ar stopiju laikam nevienu nevar pārsteigt. Es domāju, nē, un mēs vairāk domājam par kino trikiem, nevis par brīvdabas izrādes šoviem, jo vienkārši te, kā jūs redzējāt, tehnika var pievilkt jebkurā brīdī, bet tas viss ir jāimprovizē, kā teikt, un jāiziet no situācijas. Sakiet, jūs lecāt tur sprāga viss kaut kas, jā? Es tā saprotu, ja maķinīt vēlāk, tad tas ir baigi sāpīgi. Noteikti, jā, katrs no šiem trikiem ir saistīts ar ļoti lielu riska pakāpi, jā, un tāpatās kā brīvā dabā, tāpatās filmēšanas laukumā, jebkurā brīdī var notikt jebkas, tāpēc ļoti svarīgi pievērst uzmanību jebkuram sīkumam un gadās, protams, pa kādai skrambiņai, bet, visā visumā kaskadieru pirmais uzdevums noteikti ir ievērot drošību, sargāt sevi, apkārtējos un savus kolēģus un skatīties, lai viss norit gludi. Es atļaušos palabot, Herman, kaskadiera galvenais uzdevums ir nebaidīties. Man liekas, ka principā tas tā smuki norunāja, bet man liekas, ka kaskadierim vispirmām kārtam galvā bišķi skudrām jādzīvo, jo savādāk to nevar izdarīt. Man viens vecs motogonšīgs, kad brauc šosejā, viņš teica tā, uz ielas jābrauc bišķi lēnāk par savu meistarību, lai būtu droši. Gonkās, ja tu gribi sasniegt rezultātus, bišķi ātrāk nekā tu proti. Kā ir ar kaskadieriem? Kaskadieriem ir tā, ka viss pirmām kārtām jau ir svarīgākā tavu veselību, jo, piemēram, nevar salīdzināt sportu ar kaskadieru šovu, vai filmēšanu, vienalga, kā tas būtu. Jo sportā vairāk vai mazāk tev ir viss drošības līdzekļi un viss paredzēts lielam ātrumam, un kad tur atstīsies vēl kaut ko. Filmēšanas laukumā tas izpaliek, jo tur ir mašīnas, tur ir mūri, tur ir sprākstvielas, tur ir vēl viss kaut kas, un tas uzreiz to darbu sarežģīja, to pārvērš no sporta tiešām par kaskadieru elementiem. Jā, tik vien jūs esat kaskadieri, ir vairāk? Mums ir... Šodien Ventspilī mēs esam tik... Jā, jo bija uzstādījums ar močiem, lai mēs rādām triks, un to mēs izdarījām, bet ja būtu vajadzība kaut kādas cits triks veidot un papildināt, mēs būtu vairāk. Bija aeroplāni un visādi pārējie kaskadieri bija domāti, ka te būs, bet laika apstākļi neļāva, un arī bija paredzēts uguns sienas un sprādzieni ar ugunīm, bet laika apstākļi ir vējains laiks, mēs ieturējāmies uz to minimālo, bet parādījām daudz. Nedrīkst teikt pēdējo, tā kā es tagad uzliekšu pēdējo, nē. Vēl vienu. Pēdējo nekad. Kā ir? Ir tā, ka noteikti bailes ir jebkuram, jā, un tā līnija arī ir jebkuram. Galvenais ir iemācīties viņus kontrolēt. Un tad līdz tai kontrolītas robežai mēs tā arī parasti strādājam. Tik tālu, cik mēs paši varam kontrolēt. Pilns vārds, uzvārds. Hermans Ansons. Gastons Jaunbrālis. Jānis Gaveika. Gunča Šefers.